Latvijas ceļi. Latvijas ceļiem baltiem un nebaltiem sākums ir mūsu likteņu upe Daugava. Tie ceļi, zilie un baltie, ir mūsu tautas gan laime, gan nelaime. Latvijas lauku ainava nav iedomājama bez labi kopta balta lielceļa, lauku sētas, bēržu birsteles un baznīcas kalnā. Aleksandrs Čaks, auto visiem tik auto, izvirda kas benzīnu zilu kā miglu, izdod kas žiglu un īdzīgu, urkšķienu sivēnam īdzīgu. Ceļu jaunu attīstības pakāpi noteica automobiļu bums 20. gadsimta sākumā. Ceļiem bija jābūt tik platiem, lai pa tiem varētu samainīties līgavas rati ar līķa ratiem. Tad būvējs parādās dzelzbetons. Tā ir revolūcija celtniecībā. Vēršādas tilta būve. Darbi neapstājas arī ziemā. Šoreiz būvē Kulpju tiltu. – 1928. gadā Latvijā jau bija reģistrēti 1396 vieglie un 711 kravas automobīļi, bet jau pēc 10 gadiem vieglo bija 2 reiz vairāk, smago 4 reiz vairāk. Visi tie prasīja piemērotus ceļus.
Arī toreiz mīlēja salīdzināt agrāk un tagad, tikai toreiz īsā laikā patiešām tika paveikts daudz. Tā būvēja Zemgales tiltu. Un tas ir mūsu ķegums. Siguldas tilts pāri Gaujai. Arī toreiz antīkās mašīnas bija cieņā. Tika nodots viens tilts pēc otra. Paskatieties fragmentu no 1938. gada filmas Dzimtene un brīvība. Jaunas ielas pārveido pilsētas. Jauni ceļi un šoseis šķērso zemi. Jauni tilti vieno un tuvina novadus. Kopējā darbā un pūliņos mēs esam sasnieguši daudz
un padarītais darbs baudīs slavu šo grandiozo darbu ierosinātājam mūsu vadonim. Šajā sakarībā pirmā prasība ir viens likums visiem, vienas tiesības visiem un viena taisnība visiem. Visiem viens likums. Ja viens likums ir dots un rakstīts un parakstīts, tad viņš ņemjās uz visiem bez izņēmuma. Daudz gājēju ir gājuši un staigājuši pa Latvijas ceļiem. Ceļu remontu, šo svarīgo valsts uzdevumu, 5-gades plāna uzdevumu, Kabiles pagasta darba zemnieki veica ar lielu centību. Grāvjus izraka un iztīrīja 200%, bet granti izveda 210% apmērā. Enerģiski strādāja darba zemniece Irma Ziemele un mehāniķis Valdemārs Celsiņš. Visi pagasta ļaudis ieslēdzās darbā, kas vainagojās labiem panākumiem. Labi ceļi nodrošina transporta un visas saimnieciskās dzīves uzplaukumu. Tie, kas pirms dažām dienām brauca pa šoseju, zināja, ka šosejai bija vairāk apbrauktuvju kā paša ceļa. Ikšķiles pagasta zemnieki ar sirsnīgu apņēmību atsaucās uz bebrniešu aicinājumu un rosīgi ķērās pie darba. Šī darba dvēsele ciema padomes priekšsēdētājs Piedrs Andersons 3 dienās izvest 400 kubikmetru grantu, remontē tiltus un Rīgas Daugavpils šosejas posms, kas iet cauri pagastam, kļūst līdzens kā izgludināts. Tā būvēja tiltu pār Maltu pie Viļāniem. Jaunās Pobedas Rīgā. ...1966. gada kinožurnāla sižets
par sociālistiskā darba varoni Emīliju Āboltiņu. 13 km ceļš uz vienu pusi un 15 km uz otru pusi, un katrs no tiem prasa vīra spēku, un tikai tad kļūst gluds, tīrs un drošs. Pa šo ceļu aizjoņojuši 27 darba gadi. Republikas gadskārtai celtnieku veltē. Kopš šī brīža gleznēnās Lorupes gravas krastus vieno moderna estakādē. Tilta būves noslēgumu krašņos savdabīgas tradīcijas. Būs rūpes kolekcionāriem. Lorupes nozīmītes dabūja tikai tie, kas tās nopelnījuši. Tagad vairs nav jārāpo pa gravas dibenu. Pirmo reizi pār jauno tiltu bez izpirkuma nevar. Un ripo mašīnas pār jauno estakādē. Pirmā tāda veida konstrukcija Padomju Savienībā. 80. kilometrā no Rīgas pie Pūres tika uzklāts 5000 melnās seguma kilometrs republikā. Tresta pārvaldnieks Hamilkārs Sviķis apsveica jubilejas kilometra autorus Tukuma 5. ceļu būvniecības rajona asfaltklājēju brigādi. Tā ir viena no labākajām republikā – komunistiskā darba kolektīvs. Tagad pa asfaltu no Rīgas var aizbraukt līdz jebkuram republikas rajona centram. Jaunus 20. gadsimtam atbilstošus vaipstus mūsu republikas sejā ievelk ceļu būvētāji. Modernie autoceļi, kā milzīgas serpentīna lentas, apvīja Rīgu un iztaisnojušies traucas pretī citām pilsētām. Šajā ritmā, straujajā ainavu maiņā, ir arī savs skaistums.